prominent Latvian writers and thinkers Rainis and Aspazija share their 150th anniversary with Latvian presidency of the Council of the European Union. Their ideas live on. Now, before your very eyes, Rainis and Aspazija will also be revived to converse with distinguished persons from the whole of Europe. Es esmu mūziķis Goran Gora. Komponēju un izpildu pats savas dziesmas. Man ir sava ģitāra, attieksme pret lietām, jo esmu ļoti sabiedriski aktīvs cilvēks. Mosties, mana sirds. Mosties, mana sirds. Mans vārds ir Eva. Ikdienā strādāju Latvijas televīzijas kultūras redakcijā. Ik vakaru gatavoju un stāstu kultūras ziņas. Kopīgi ar kolēģiem stāstam un radām visdažādākos kultūras raidījumus. Esiet sveicināti! Labvakar! Labvakar! Ikdienā strādāju arī organizācijās Centuma fondā Viegli, un es atceros, ka mans spilgtākā bērnības atmiņa ir tā, ka mamma dzied šūpuļdziesmas. Un man mīļākā šūpuļdziesma bija Dzied Cirdsnīca aizkrāsnē, kuras vārda autori ir Aspazija. Katrā latvietī mīt kaut kas no Raiņa. Es to varu pierādīt. Piemēram, manā telefonā ir attēls ar Raiņa citāti. Un tas nav mūsu sarunas dēļ, tā vienkārši ir. Nu, Rainis ir Rainis. Mērķtiecīgs, gudrs, ass un paštaisnīgs. Man šķiet, ka Aspazija ir it kā robusta pēc izskata, bet te pašā laikā viņa ir ļoti sievišķīga. Es domāju, ka viņai tāds arī skaistums nav bijis svešs, tāds āršķīgs skaistums. Rainis jau ir tāds tikpat spilgta personība, cik daudzi Eiropas domātāji un dzejnieki un publicisti. Aspazija bija cilvēks, kurš domāja, ka Eiropā latvieši var ienākt ar kultūru un ar demokrātiskām vērtībām. Iedomājamies to laiku, neticam. Aspazijā ļoti rūpēja šī sabiedriskā kustība un mūsu kopiena un valsts. To visu, kas ir Rainim sakāms, to var saprast tikai tajā brīdī, kad tu pats jau sāc domāt. Un tu pēkšņi skaties, ka jā, kaut kas tur ir. Tagad es esmu Rainis, ļoti svarīgs rakstnieks, kura vārdā ir nosaukta 61 iela un 5 parki Latvijā. Interesanti gan, cik tad ielas būtu nosauktas tavā vārdā, ja nebūtu manis. Es esmu Aspazija. Raini ļoti ietekmē Eiropas kultūru. Viņš tulkoja Ibsenu, Gēti, Puškinu, Šekspīru. Aspazijai bija svarīga radošā brīvība, īpaši jau sievietes radošā brīvība. Rainis bija sparīgs sociāldemokrāts. Cīnījās par vienlīdzību. Aspazijas idejās notika modernās sievietes tapšana. Raini par brīvdomību ielika cietumā. Aspazija viņam cītīgi rakstīja vēstules uz cietumu un slēpa cienas pulkstenī. 15. gada pirmajā pusē Rainis un Aspazija no šejienes skaļi sauks. Un tas atbalsosies katrā Eiropas valstī. Ceļojums pusgada garumā, lai kopīgi satiktos mūsu Stikla kalnā, Gaismas pilī. Iz tumsas baismas, iz peklas plaismas, pie dienas gaismas pils augšu žvīgo. Iz bažām šķeltā, pie saules celtā, mirdz skaidrā zeltā, pār tālēm spīgo. Un stalti spīvi, visapkārt brīvi, jaun skaidra dzīvi, kā stars stīgo. Kā mīlas glaime, zied laime, laime, kā viena saime, cilvēce līgo. Zeltītas vasaras, princīšiem, bērniņiem veltītas balviņas. Ancīši, krancīši, kencīši, brencīši, encīši, princīši, mārītes, bārītes, laimiņas, glaimiņas, mincītes, princītes. Princīši bērniņi ir visi, kas maziņi, ka tie tik priecīgi.
zeltītas vasaras. Zeltītas vasaras ir visas dieniņas, kad priekiem veltītas. Prieks, tas ir ķēniņš, ķēniņiene, laime. Ik meitenīte zēniņš ir viņu saime. Zeltītas vasaras, princīšiem bērniņiem veltītas balviņas. Ancīši, krancīši, ķencīši, brencīši, incīši, princīši, mārītas, bārītas, laimiņas, glaimiņas, mencītas, princītes, princīši bērniņi ir visi, kas maziņi, kad tie tik priecīgi. Zeltītas vasaras ir visas dieniņas, kad priekiem veltītas.
debes pagalinu. Nāc ar mani padejot skaidru debes pagalinu. Nāc ar mani padejot skaidru debes pagalinu. Nāc ar mani padejot skaidru debes pagalinu. Labulīti pērkos bungas rīvināja, trīs pūtas labulīti pērkos bungas rīvināja, trīs pūtas labulīti pērkos bungas rīvināja, trīs pūtas labulīti pērkos bungas rīvināja. Sastrīdēju skatīties, kā helmanots, kā hāmenes, sastrīdēju skatīties, kā helmanots, kā hāmenes, grūsmēdāmi, apkārsmēlo lietus trauku, grūsmēdāmi, apkārsmēlo lietus trauku. I sleep in peace, Santa Eyes may sleeping, but I want thee,
vasaras. Maija Riika raudātas, ritu, ritu, pilles plaukst. Maija lietu laitsi kaukst. Bērni aug un zāri čaukst, tādā lietu akmens plaukst. Pušu šķelpas lauzītes, zipsnī vēl no zālītes, klusas senas sirdsāpes, izgaro no dvēseles. Ritu, ritu, pilles plaukst, Maija lietu laitsi kaukst. Bērni aug un zāri čaukst, tādā lietu akmens plaukst. Mazā sirma kumeliņā jai pa ceļu pasaciņa. Jai un neapstājas, jai un neapstājas. Zemes virsū nav tai mājās. Zeltītas vasaras, zeltītas vasaras, princīšiem, bērniņiem veltītas balviņas. Ancīši, krancīši, ķencīši, brencīši, incīši, princīši, mārītes, bārītes, laimiņas, glaimiņas, mincītes, princītes. Princīši bērniņi ir visi, kas maziņi, ka tie tik priecīgi. Zeltītas vasaras ir visas dieniņas, kad priekiem veltītas. Prieks, tas ir ķēniņš, ķēniņiene, laime. Ik meitenītu zēniņš ir viņu saime. Zeltītas vasaras, princīšiem, bērniņiem veltītas balviņas. Ancīši, krancīši, ķencīši, brencīši, incīši, princīši, mārītes, bārītes, laimiņas, glaimiņas, mincītes, princītes. Princīši bērniņi ir visi, kas maziņi, kad tie tik priecīgi. Zeltītas vasaras ir visas dieniņas, kad priekiem veltītas. Prominent Latvian writers and thinkers Rainis and Aspazija share their 150th anniversary with Latvian presidency of the Council of the European Union. Their ideas live on.
Now, before your very eyes, Rainis and Aspasia will also be revived to converse with distinguished persons from the whole of Europe. Es esmu mūziķis Goran Gora. Komponēju un izpildu pats savas dziesmas. Man ir savu ģitāru, attieksmi pret lietām, jo esmu ļoti sabiedriski aktīvs cilvēks. Mosties, mana sirds. Mosties, mana sirds. Mans vārds ir Eva. Ikdienā strādāju Latvijas televīzijas kultūras redakcijā. Ik vakaru gatavoju un stāstu kultūras ziņas. Kopīgi ar kolēģiem stāstam un radām visdažādākos kultūras raidījumus. Esiet sveicināti! Labvakar! Labvakar! Ikdienā strādāju arī organizācijās Centuma fondā Viegli, un es atceros, ka mans spilgtākā bērnības atmiņa ir tā, ka mamma dzied šūpuļdziesmas. Un man mīļākā šūpuļdziesma bija dzied Circinītes aizkrāsnē, kuras vārda autori ir Aspazīte. Katrā latvietī mīt kaut kas no Raiņa. Es to varu pierādīt. Piemēram, manā telefonā ir attēls ar Raiņa citātu. Un tas nav mūsu sarunas dēļ, tā vienkārši ir. Nu, Rainis ir Rainis. Mērķtiecīgs, gudrs, ass un paštaisnīgs. Man šķiet, ka Aspazija ir it kā robusta pēc izskata, bet te pašā laikā viņa ir ļoti sievišķīga. Es domāju, ka viņai tāds arī skaistums nav bijis svešs, tāds āršķīgs skaistums. Rainis jau ir tāds tikpat spilgta personība, cik daudzi Eiropas domātāji un dzejnieki un publicisti. Aspazija bija cilvēks, kurš domāja, ka Eiropā latvieši var ienākt ar kultūru un ar demokrātiskām vērtībām. Iedomājamies to laiku, neticam. Aspazijā ļoti rūpē šī sabiedriskā kustība un mūsu kopiena un valsts. To visu, kas ir Rainim sakāms, to var saprast tikai tajā brīdī, kad tu pats jau sāc domāt. Un tu pēkšņi skaties, ka jā, kaut kas tur ir. Tagad es esmu Rainis, ļoti svarīgs rakstnieks, kura vārdā ir nosaukta 61 iela un 5 parki Latvijā. Interesanti gan, cik tad ielas būtu nosauktas tavā vārdā, ja nebūtu manis. Es esmu Aspazīte. Raini ļoti ietekmē Eiropas kultūru. Viņš tulkoja Ibsenu, Gēti, Puškinu, Šekspīru. Aspazijai bija svarīga radošā brīvība, īpaši jau sievietes radošā brīvība. Rainis bija sparīgs sociāldemokrāts. Cīnījās par vienlīdzību. Aspazijas idejās notika modernās sievietes tapšana. Raini par brīvdomību ielika cietumā. Aspazija viņam cītīgi rakstīja vēstules uz cietumu un slēpa cienas pulkstenī. 15. gada pirmajā pusē Rainis un Aspazija no šajienes skaļi sauks. Un tas atbalsosies katrā Eiropas valstī. Ceļojums pusgada garumā. Lai kopīgi satiktos mūsu Stikla kalnā, Gaismas pilī. Iz tumsas baismas, iz peklas plaismas, pie dienas gaismas pils augšu žvīgo. Iz bažām šķeltā, pie saules celtā, mirts skaidrā zeltā, pār tālēm spīgo. Un stalti spīvi, viss apkārt brīvi, jaun skaidra dzīve, kā stars stīvo. Kā mīlas glaime, zied laime, laime, kā viena saime, cilvēce līgo.